Sveiki, veidotāji! Ir pienācis laiks nākamajam video pamācībai. Nākamajai šajā pamācībā es jums parādīšu, kā reģistrēties paypal.com mājaslapā. Mājaslapa ir starpnieks starp jūsu banku un eBayu. Tādā ziņā, ka pērkot preci eBayā, jūs caur PayPal kontu samaksāsiet par šo preci. Tādā veidā neuzrādot nekādu informāciju par savu karti vai vēl kaut ko. Tā ir licencētā mājaslapa. Pats es izmantoju visā pasaulē, pārsvarā cilvēki izmanto tieši PayPal, lai atvieglotu sev dzīvi. Ejam uz paypal.com mājaslapu. Spiežam Sign Up. Personal account. Ja jums ir biznes vai kaut kas saistīts ar komercdarbību vai vēl kaut kas, spiežat biznesa account, bet ja jums ir kaut kas tāds, tad jau jūs paši zināsiet, kas un kā ir jādara, tad jums pamācību nevajadzēs. Manā gadījumā būs personal account, continued, Latvija, e-pasta adrese manis izveidotā iepriekš pirmajā video pamācībā izveidojām, kā izveidot e-pasta adresi. Pēc tam rakstam paroli. Tā. Tā. Viņam nepatīk mana parola. Tāpēc nomainīsim kaut ko citu. Come on. Labi. Johaigi Harara. Ir tā. Ir tā. Tagad tas ir viss saurīts, spiežam Continuous. Continuous. Tā. Šeit mums ir jāievada vārds atkal. Uzvārds. Adrese. Adrese jāievada tāpēc, ka pērkot no eBaya adrese uzrādās no PayPal, nevis eBay adrese. Un izsūta uz PayPal adresi. Un tad, kad pērk preci, tad descriptionā ir uzrādīts, ka izsūta uz PayPal adresi. Bet to es jums parādīšu kādā no nākamajām video pamācībām, kas un kur to prasa. Tā. Citi. Pastāv kods. Telefonu numuru varat rakstīt, varat nerakstīt. Nē, jāraksta. Izrādās. Labi, ierakstīsim. Tā. Un agree and continue.
agree continues. Tā, kāpēc nekas nenotika? Tā. Tā, tas ir. Mobile. Tā. Kāpēc man kaut kas nokārās? Tā. Tūlītāk pamēģināsim. Vēlreiz. Ātri. Izspiest cauri. Paskatītos. Kas viņam nepatika. Pagaidi. Jā. Telefona numurs nav manējais. Tāpēc tagad būs laikam vajadzēja Latviju ierakstīt. Jā. Vienmēr sakot tā. Šeit jums parādīsies, ka jāpievieno karte, jūsu bankas karte. Kartes numurs ir uzdrukāts uz jūsu kartes, ar uzspiest uz jūsu kartes vai iespiest uz jūsu kartes 816 cipar kods, ja nemaldos bija. Datums, uz kuram ir derīga jūsu karte. Ievadiet datumu, gadu, un CSC ir uz kartes otrā pusē, uz baltā fona 3 ciparu skaitlis. Tad vienkārši pievienojiet add karte. Manā gadījumā nav kartes. Nav, jo šis ir tikai tā. Palikām mēs pie tā, ka ievadīt karti. To es nevadīšu, jo man ir cits PayPal konts. Un citu karti es nevaru ievadīt, jo man uz tās kartes ir neaktīvas. Vienmēr sakot, jūs droši ievadiet to informāciju, kas tur bija prasīts par karti, un spiežojiet add karti. Tālāk mēs dosimies, tālāk, kad jūs piespiežat add karti, visam vajadzētu aiziet, un gala rezultātā jums vajadzētu redzēt šādu logu. Uz jūsu e-pastu ir atnākusi arī vēstule no PayPala, un mēs aktivizēsim PayPal e-pasta adresi. Labajā stūrī confirm email adresi spiežam. Tālāk mēs spiežam click here. Jā, click here if the button does not appear in the email. Spiežam šeit un ierakstam kodu, kur jums atsūtīja uz e-pasta adresi. PayPal atveram e-pasta vēstuli un
šeit ir kods, kuru jums atsūtīju, ja? Un spiežam pastē, copy. Un jums parādīsies, jums jāizvēlās drošības jautājumi. Un izvēlamies un spiežam submit. Tā, tas viss ir kā būtu, spiežam PayPal. Un mums ir tā, kur mums parādās, ka mums ir e-pasts aktivizēts. Un neparādās, ka e-pasts būtu aktivizēts. Tā, un kaut kur e-pasts līdzino. Šeit ir paziņojums, ka e-pasts ir aktivizēts un saka, lai aktivizējam kredītkarti. Tālāk dodamies uz profilu, add edit credit card. Spiežam gaidām. Manā gadījumā parādīsies šādi. Jums parādīsies, kad ir ievadīta karte un poga aktivizēt karti. Nospiežot šo pogu, viņš aizsūtīs pieteikumu jūsu banku, uz internetu banku aizsūtīs pieteikumu vai nepieteikumu, vienkārši noskaitīs no jūsu kartes €50. Tādā veidā pārbaudot, kad jūsu karte ir aktīva. Un viennozīmīgi jābūt ir uz kartes naudai, vismaz €50. Manuprāt, par pakalpojumu viņi neņēma, bet iespējams, drošības pēc €2. Un, protams, tos €50 jūs pēc tam redzēsiet PayPal kontā, kurus varēsiet tērēt. Un tur būs arī parādīts, ka jāievada būs 4 ciparu kods, lai aktivizētu karti. Es jums parādīt to šobrīd nevaru, jo man šis ir tikai kā pamācības konts. Reāli man ir cits, izmantoju citu. Un tādā veidā, jā. Ja gadījumā kaut ko nesaprotat, rakstiet zem posta vai rakstiet tieši man uz e-pastu un palīdzēšu jums aktivizēt karti. Ja būs nepieciešams, uztaisīt arī pamācību, kā tieši to precīzi izdarīt, vai arī izstāstīšu, kā to izdarīt. Kas attiecās uz banku, Svēģena banka, viņai internetu bankā jums ir jāieklikšķina, jāaktivizē droši pirkums internetā. Un tad arī viņa tiks aktivizēta, noskaitot €50 no jūsu konta. Bet tos €50 jūs droši varēsiet pēc tam tērēt caur PayPal, pērkot preces vai sūtot naudu vai ko citu darīt. Tas arī laikam ir viss, ko es jums gribēju parādīt. Kamēr mēs vēl šeit, ir iespēja izmaksāt naudu no PayPal kontu tieši uz jūsu bankas karti. Komisijas maksa ir €2 uz jūsu bankas karti. Ja jums ir USA banka, tad tas nemaksā neko. Tas arī laikam ir viss, ko es jums vēlējos parādīt. Ja ir kādi jautājumi, tad droši rakstiet. Apmeklējiet mūsu mājaslapu div.22web.org, dari pats un vērojiet pamācības un dariet paši, lai nav jāmaksā kādam citam par to, ko reāli jūs varat izdarīt paši.
pagaidām tas ir viss. Līdz nākamajai reizei. Čau!